Labdien! Sveiki Mēs, visiem! Ilāna Baņķa un Jekaterina Atvere, vēlamies prezentēt mūsu gala rezultātu. J&I Team izvēlējies biznesa ideju Fitbox veselīgas maltītes ar piegādi Rīgā un sagatavoja tātad pārskatu par šo mājasdarbu. Pateiksim uzreiz, ka šis nav mūsu pirmais video un pat ne trešais, jo mums visu laiku sanāk pa garu, tāpēc mēs runāsim varbūt, kad ļoti, ļoti ātri, lai tomēr iekļautos laikā. Tātad biznesa ideja mums uzģenerēja ChatGPT, tātad no tā, kas mums tika iedots foršākā formātā ar mērķa auditoriju plašāk. Šeit mēs neapstāsimies par konkurentiem runājot, iedavām visām platformām, kuras vien zinājām, ar obligātu nosacījumu lūdzu sniedz mums atbildes, kuras ir pamatotas tos. Visi ar šo uzdevumu tika galā, tomēr Groks mums iedeva tādas atbildes ar neeksistējošiem uzņēmumiem. Un vislabāko versiju mums piedāvāja Perplexity, tabulas formātā pārskatāmi ar ļoti labu latviešu valodu, tā kā šis mums šobrīd bija favorīts. Runājot tālāk par stiprām vājām pusēm, par SWOT analīzi pēc Emīla iedotā prompta arī Perplexity dikti labi ar to tika galā. Jāsaka, arī citas pārējās platformas mēģinājām likt arī viņu krāsainajā šajā kvadrātā bija vai nu krāsas ar lielajiem burtiem SWOT, vai nu vēl kaut kāds teksts, bet, jebkurā gadījumā mēs netikām līdz ideālam formātam, kuru mēs varētu prezentēt kā vizuālu šo te tabulu. Tā kā uz to mums vēl laiks ir ko pastrādāt. Un biznesa idejas stiprās un vājās pusēs palaidām ar promptu, ko iedeva arī Emīls, izmantojot pamata tekstu, biznesa idejas pamata tekstu, nevis mūsu ChatGPT apstrādātu un piedāvātu variantu. Sanāca diezgan vienkārši, ChatGPT un Perplexity bija vislabākas versijas devušas, balstoties tikai uz to pamata informāciju. Tad tālāk viņi negāja. Savukārt, es gāju tālāk, man ir ChatGPT maksas versija, un es izveidoju asistentu. Un asistentu es izveidoju tieši uz šīm maltītēm, kad viņš ir mūsu biznesa īpašnieks, un ir tātad jāatbild uz šiem jautājumiem, kas ir pievienoti prezentācijā. Tātad zināšanas sadaļā man bija īsts biznesa apraksts un prezentācija, kurā ir jāatbild asistentam uz jautājumiem. Viņš tika galā ar šo uzdevumu ļoti, ļoti labi, bet pēc maniem vairāk kārtējiem tādiem pārliecinošiem jautājumiem, vai tu atceries, kas tu esi, ar ko tev jādarbojas, uz kādiem atbildes jautājumiem ir jāsniedz. Viņš visu izdarīja forši, gāja tālāk, acīm redzot vēl kaut kur citurieni, lai pateiktu, ka mēs varam sadarboties arī ar vietējiem ražotājiem, jums svaigs sezonāli produkti un tā tālāk. Tā kā šis bija viss forši, labi tika galā. Par risku analīzi arī ChatGPT bija mūsu favorīts. Viņš mums iedeva ar Jekaterīnu diezgan līdzīgas atbildes, abām divām 10, un vēl tātad tabulā vēl arī iekrāsoja, lai ir uzskatāmi, kas ir vidēji riski, zemi un augsti. Ejam mēs tālāk. Sociālo mediju ierakstam es izmantoju ChatGPT, Groks un Gemini rīkus. Vislabāko tekstu, kodolīgāko un ar smukiem emoģiem man ir piedāvājis ChatGPT, to arī izmantoju. Bilžu ģenerēšanai tika izmantoti vai izmēģināti Gemini, ChatGPT, Groks un Sora GPT. Tad ar šo darbu vislabāk tika Sora GPT, tā bilde arī šeit ir ielikta, un arī Gemini. Groks savukārt arī šoreiz piedāvāja bildes, kuras neatbilsta uzdotam aprakstam, vai arī piedāvāja bildes, kuras viņuprāt būtu, teiksim, latviešu sieviete, bet aziatiska tipa. Līdz ar to mēs Grokam šoreiz arī neuzticējāmies. Savukārt par reklāmas ierakstu runājot, visas platformas deva gana labu tekstu. Šis ir ChatGPT. Par bildi arī bija jāpamokās. Gemini pievīla vairāk kārt. Viņš man sievietes vietā deva vīrieti, tad viņš man sievieti ielīmēja leduskapī, un tad, kad es viņam teicu, labi, iedod man veselīgo uzkodu kastītes, tad viņš man deva visas vienādas un tikai un vienīgi brokoļiem, kur es sapratu, nē, tas man galīgi nedara, man vajag normālu reālu bildi, un vēl piedavām ar sievieti latvieti. Tad ChatGPT man šādu versiju iedeva, kas man apmierināja, un līdz ar to es viņu šeit varēju ielikt. Mājaslapas koncepts. Ļoti foršs atklājums arī priekš manis. Šo man uzģenerēja Bolts, jo otrs rīks nedarbojās tajā vakarā. Bolts no sākuma man iedeva tādu pavisam vienkāršu versiju. Viņa bija funkcionāla, bet viņa bija, manuprāt, dizainiski nekāda. Un tad es teicu, nē, man vajag visu kaut ko baigi foršu un smuku, un ChatGPT palūdzu, lai man uztais promptu
kurā ir skaidri atrunāts, ka man ir jābūt modernai, skaistai, vizuāli pievilcīgai lapai, jo pašā kodā es nevarēju atrast, kur var nomainīt dizainu. Un viņš man uzģenerēja ne tikai šo te promptu, bet arī kodu. Un tā tad atkal vēlreiz lika iekšā boltā un iznāca tik forša, manuprāt, smuka lapa funkcionāla, kurā ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams ar visām atsauksmēm, ar to, kādi ir plāni pieejami un vēl ar šādām vizuāli kustīgām detaļām. Tā kā iesaku izmantot. Šis bija ļoti labi. Tā, nu darba process. Mums tur ir ko stipri piebilst no tā visa, ko mēs jau minējām. Es domāju, ka nē. Mums viss patika, mums viss sanāca, vislabāk bija ChatGPT un Perplexity, kur deva to informāciju, kur mums vajadzēja. Un attēliem, tad manā gadījumā bija Adobe Firefly un Gemini, un Ilānas gadījumā. ChatGPT, jā, man bija maksas versija, un mans dižais asistents Feedbox, kurš man bija klātsošs faktiski uz visiem mūsu jautājumiem. Jā, un tad mūsu sasniegtie rezultāti, manuprāt, ir ļoti labi. Mēs esam visu izdarījuši, esam visu izpildījuši. Esam vēl ierakstījuši arī kārtību reizi šo noslēgumu darbu, kur centāmies iekļauties laikā. Mājaslapa darbojās, tā ka tas ir pats galvenais. Jā, viss ir forši. Un ikdienas darbā noteikti es izmantošu promptus reklāmu un sociālo mediju ierakstu ģenerēšanai, bilžu ģenerēšanai un asistentus, lai vienkāršotu un automatizētu ikdienas rutīnas darbus. Jā, es arī noteikti asistentus, tas ir tiešām ļoti labs atklājums, un arī mājaslapa, jo man pašai ir, es noteikti viņu gribu uztaisīt modernāku, tā kā šis arī ļoti liels plus. Paldies arī par promptiem iedotajiem, fantastiski. Paldies visiem par uzmanību. Paldies par atšķirībām, un ceram, ka jums viss patīk.